Sveicināti visiem! 20. decembrī mēs esam satikušies otrajā Kurzemes ziemas kausa posmā. Šoreiz mums ziema nav absolūti nemaz. Mums ir jaudīgie dalībnieki, visi, kuri bija pirmajā posmā. Man liekas, mums ir ļoti laba recepte. Mums bija interesanti patiesībā pilnpiedziņās. Tur bija tā, ka mums bija Audi un Subaru, un visi Subaru paņēma visas godalgas, un Audi nedabūja nevienu. Šajā posmā mēs cerēsim, gaidīsim, ka būs kāds Audi, kurš noturēs Audi godu un spēs ielikt kāju durvīs arī Subaru rezultātiem. To mēs vēl redzēsim. Priekšpēdziņas ieskaitēs. Tur mums bija 3 vecmeistari, Modris Žentiņš, Henrijs Freibergs un Andris Dīks. Un satikās 2D sporta klasē Niks Afelbaums ar Modri Žentiņu. Un tur bija rīvēšanās ļoti dinamiski, ļoti interesanti. Es ceru, ka šodien būs tieši tāpat, jo Modris Žentiņš ir atbraucis ar savu īsto kaujas aparātu Honda Civic CRX. Mēs cerēsim, ka sacensība būs tieši tikpat spraiga, kā bija pirmajā posmā. Ātrums mums ir šodien vēl lielāk nekā bija pirmajā posmā. Pussezona mums jau ir gan rīz aiz muguras. Tiekamies arī 3., 4. posmā, un tad jau zināsim, par ko mēs runājam. Čau! Bija paši pirmo reizi. Tā neskaitot uz ielām un tādā veidā, bet trasē tā nē, autosprintu pirmo reizi. Izbraucu 2 braucienus jau forši. Pirmajā īsti nesapratu, kad jābremzē, kur kā bet tagad jau pēc otrā. Es domāju, 3. braucienu jau savā ziņā amats jau būs rokā. Pātru bremzēju. Pirms kaut kādiem rotoriem pātru bremzēju. Un tas, ka vēl man vienā vietā drausmīgi slīd. Droši vien es gribēju nemāku izbraukt normāli, bet jā. Ir vienkārši jābrauc un jāmēģina vienalga ar kādu mašīnu. Emocijas, tās paliek emocijas un jā, noteikti iesaku visiem atbraukt. Es esmu ļoti priecīgas, kad es dabūju ļoti labus rezultātus un diezgan labas vietas. Mans tētis brauc, man patīk braukt un jā. Es tur pļāvā iegāju tās, man iedeva daudz sekundes. Es vienu reizi sajaucu trasi un aizbraucu kaut kur citur. Es par to diezgan pārdzīvoju, bet tāpēc man izdevās ļoti labi. Šī Toyota Yaris, viņa nav baigi sena, viņa man ir nesen nopirkta un man viņa ļoti patīk. Trasē man gāja ļoti labi. Man patīk šajā trasē daudz vairāk nekā pagājušo reizi, jo nav tik daudz roteri. Man pašam nesanāk tik labi ar tiem roteriem. Un ļoti patīk tie ātrie gabali, jo tur varēja just kā smirdz riepas. Man bija ātrajās daļās ļoti liels sanslīdes, un es paķēru arī roteros dažus riepas. Man motivē to, kad es gribētu dabūt vēl kausiņus, un es gribētu iemācīties te pabraukt, un sapnis ir braukt rallycrossā. Man ir 2004. gada Toyota Yaris uzbūvēts rallycrossam. Pats vēl neesmu braucis. Es izmantoju jau autosports kā treniņu pagaidām. Es novēlētu, vai nav nekādas traumas, nav nekādi piedzīvojumi, kausiņus un vislabāko.
Vecā jaunā mašīna, kura top 10 gadus jau. Mēģinu pieredināt pie trases šodien tagad jau. Nu, bijām jau, mums te bija mēģinājumi, baigi labi nesanāca, nu, pamazām. Es jau tikai vienu braucienu esmu uztaisījis, es baidījos, es biju iepazīšanās aplī, tur tādi izvirzījumi gulošie policisti, man tīri bez atspērēm ir vispār. Un es jau domāju, būs briesmas, bet ne, ātrumā viņš tur tā aiziet, nemaz nejūtās bedres tur. Tā kā īstenībā nekāda vaina. Nu, es tā baigi pa sezonu neiespringstu. Man, teiksim, kaut kādi mērķi, ja, piemēram, nu tādi, ne jau tur sezonas mērķi, bet teiksim, nu, tā kā, piemēram, to mašīnu vajag kaut kā dabūt braukšanas, nu, kā tu viņu dabūsi? Pa sētu braucot, tu nedabūsi, nesaprot neko. Iebrauc trasītē, tad tu vismaz jūti, vai ne, un kur ko vajag, ko nevajag, bet tā sezonas mērķi baigiem man nav. Honda Civic CRX 90. gada ražojums. Viss ir ar roku taisīts. Spoilers vajadzīgs, jā. Es biju pabraucis bez spoileru, nesanāk. Spoileru vajag. Vēl priekšā jāuzliek ir un vēl šis tas un vasarā uz biķerniekiem. Trasa ir laba. Mēs sākumā braucām ar Ziemenēm, ko es tagad ieliku busiņā, un tagad uzlikām Michelin Pilot pilotsportu. Un jācer, ka būs labāk. Jo, nu, kā jūs redzat, ziema nav. Bet tā, trasa ļoti patīk, ridīgi forši ir. Ātrums labs ir. Konkurence arī ļoti ir. Protams, arī jāmāk ir braukt, bet riepas ir 90% no uzvaras. Baigi jāpierodīt, jo citur tas segums nav tik labs, citur viņš ir labāks, un citur ir grāns, citur asfalts, un baigi jāpiešaujās. Baigi nekas, standarta trīnieks, benzīns. Nu, palējām rallīgros mašīna. Sabungāta, bet vismaz ar smukiem diskiem.